Jā. Tur jau sākām. Jā? Jā, tur jau mēs ejam. Šeit mēs tagad ejam. Ok. Un tad mēs teiksim labdien. Labdien, jā. Sakam labdien. Mūsu tikšanās, šī ir otrā Rolanda. Un pēc iepriekšējās tikšanās bija tādas vairākas atziņas, ko mēs saņēmām ar Lailu par to, kad ir tādas atklāsmes cilvēkiem bijušas, ir uzzināts, kas jauns, ir tāds neparastāks skats uz lietām. Un reizēm ir tā, ka, tu kaut ko pasaki, un liekas, tā kā īsti, bet tā kā viņš ar laiku nosēžās, un tad izrādās, ka ir tā. Ir tā, jā. Un tāpēc šodien mēs esam vēl vienā ēterī, un interesanti ir tas, ka mēs šodien esam tieši tad, kad visi gatavojas skolai. Rīt ir 1. septembris, un mums arī tas jautājums ir gan par mācīšanos, gan par kā iegūt, kā sadzirdēt sevi. Tas viss vienmēr ir dzīvē par mācīšanos. Nu jā, labdien visiem, kas piedalās un kas pēc tam klausīsies. Tātad ir tāda hierarhija, ja? Ko daram no sākuma? Atpazīstam sevi, ja, piemēram, kā sadzirdēt sevi. Vai mēs vēlamies izpaust sevi. Un parasti cilvēki, pielietojot vārdus, kļūdās to vārdu pielietojumu. Jau tā kā pašā sākumā. Jo jebko, ar ko mēs sastopamies apkārtējā pasaulē, savās sajūtās, mēs visnotaļ apzīmējam ar vārdiem. Un tos vārdus, protams, ka mēs esam iemantojuši no mūsu vecākiem, tur apkārtējās pasaules, sociālās vidas, kurā mēs esam. Viņš ir tāds jau tā kā stereotipi. Jā, tāpēc arī, kad jautājums ir tāds, es gribu mainīt sevi, es saku, pagaida, ko tu mainīsi, ja tu sevi vēl nezini. Un cilvēks tādu pagaida, ko tad es visu laiku darīju. Es saku, varbūt tu mēģināji vismaz saprast, kādas tev sajūtas par to, ko tu dari. Bet mainīt sevi tev nevajadzēs tad, kad tu sevi atpazīsi. Tev nevajadzēs mainīt, tad tu zināsi. Jā. Tu zināsi jau tā, vienkārši zināsi. Mainīt. Jā, tas nozīmē, ka mainīt. Un saprotu, ka man nepatīk mans ķermenis, es tagad nomainīšu uz kaut kādu citu ķermeni. Kamēr man nepatiks mans ķermenis, tikmēr es ņemšos apkārt tam ķermenim. Varu teikt, kā sunīts, kurš dzenās pakaļ savai astei. Nepatiks mans izskats, mans deguns. Jā, bet tālāk ir pats galvenais jautājums, tas, ko mēs redzam, kā to sauc ar vienu vārdu. Es pateikšu divus. Ar vienu vārdu tā ir ēna. Jā. Un te uzreiz visiem smadzenes mazliet izmežģīsies, kā tas ir. Un ja es pateikšu citu vārdu, tā ir projekcija. Tas nav tas, kas ir. Jā, tad ir vēl sarežģīti. Tas nav sarežģīti, ja kāds ir kādreiz rasējis, viņš 3 dimensiju priekšmetu rasē plaknēs, un tās ir visas projekcijas. Tas, ko mēs redzam spogulī, tā ir projekcija. Tas, ko mēs tagad redzam ekrānā, ka mēs par tajā ekrānā esam, tā ir vienkārši mūsu projekcija. Ekrāns nerāda ķermeni siltumu, ja nerāda, pieņemsim, tos vaibstus, kurus es tagad ķeru ar aci, vai arī tās sajūtas, kuras es ķeru caur ķermeni. Ekrāns tur parāda, mēs, protams, varam nospēlēt mūziku, uzlikt tādu vai nu tādu romantisku, un tad būs viens skats uz viņu, ja ieliek tādu sadistisku, tad būs cits skats, bet ārēji kā izskatīsies. Tā, un tāpēc arī mēs visu, ko mēs redzam, dzirdam un tā tālāk uztveram, tā ir tikai projekcija no ārējās pasaules. Un, lai saprastu sevi, sadzirdēt sevi, tas ir tāds patiesībā ļoti liels ceļa posms, kurā mēs atdalam to, ko mums ir uzlikuši virsū. Apkārtējā pasaule. Ko pieņemsim, vecāki vēlas no mums vai skolotāji kaut ko vēlas no mums. Ja mēs runājam par tām pašām mācībām, es uzreiz pateikšu, mācīties ir nepieciešams. Vārds nepieciešams ir nepieciešams mums pašiem, ja tā ņemam. Tas nav kaut kāds uzspiedums. Tā ir vienīgā investīcija, kur tiešām atmaksājas.
tas ir ieguldījums, kas atmaksājas visvairāk. Vienmēr, jo iemācoties, jūs protat, jūs kļūstat par zinošiem. Bet tikai iemācoties. Iemācīties tā ir, es teiktu tā, viens posms teorija, otrs posms prakse, un prakse ir stundām ilga. Tā viņš ir, prakse ir arī visu dzīvi. Jā, ja jūs ar dzīvi nosaucat vienu lietu, tad tā būs tikai eksistence. Ja jūs dzīvi nosaucat to, kas būs mūžīgi, tad tā ir cita lieta. Tātad mēs esam šodien ar Rolandu Legotski, atjaunošanas dibinātāju, osteopātu, gan ziednieku, gan arī izglītotāju. Un šī šodienas tēma mums ir viens no jautājumiem, kā sadzirdēt sevi, un ieskicēja jau to, kā iegūt to ticību sev. Un tas jautājums ir par, tu tāda redzi, tas, kas ir uzkrauts, kā tu redzi pats, un tad tu lobi nost tās daļas, kā tas? It kā lobi nost. Bet ja mēs paskatāmies uz graudu, un ja mēs to graudu atlobam, tad vai mēs viņu varēsim iesēt? Vai viņš izaugs? Ne jau. Bet ja mēs lobam, tad mēs izmantojam gan to āriņu, gan to iekšiņu. Un iesēšanai, lai izaugtu. Jā, ja mēs atstājam visu, kā ir, un iesējam, tad viņš izaugs. Tad viņš izaugs, jā, jo tur būs iekšējā tā dzīve, tā būtība. Tātad, ja mēs tagad sākam šito visu psiholoģisko mēslojumu tagad izmantot, māte nemīlēja, tēvs nemīlēja, ne tajā valstī piedzimis un tā tālāk, visu tā muļķība, tad tā nebūs interesanta saruna, jo, var teikt, aizējam uz kaut kādu mēslu čupu un tālāk meklējam savus paliekas, kurus mēs tajā mēslu čupā atstājam to gadu laikā, kurus esam nodzīvojuši. Es nedomāju, ka tas ir sevišķi romantisks tāds tēls. Bet, ja mēs tagad sakam tā, stop, es pieņemu līdz šodienai visu, kas ir bijis. Vienkārši viss, kas ir bijis. Un tālāk ir tāds kritērijs. Protams, ka tas kritērijs ir labsajūtā. Un mūsu, ja mēs tagad tomēr no neirofizioloģijas viedokļa runājam, tad tie ir 4 hormoni, kuri nosaka tā labestības vai labuma sajūtu. Tas pats oksitocīns vai dopamīns. Un šeit ir tieši ar to dopamīnu, piemēram, tas ir ļoti vienkārši. Ja tu nejūties labi, ej pastaigā stundu, un pēc stundas tu jutīsies daudz labāk. Ar kustību dabūjis to dopamīnu. Kāpēc? Un tikai tāpēc, ka mūsu kustība ir aptuveni 90% no visiem nerviem, visām nervu šūnām, kas mums ir, viss ir kustībai. Jo mēs tu ar acīm kustam, ausīm kustam, tur tā tālāk, rokām ļoti daudz. Visu laiku kustamies. Arī, kad elpojam un tā tālāk. Mēs vienkārši kaut kādas lietas tā nepiefiksējam. Tāpēc vienkārši pastaigājoties, jau kaut kādā brīdī cilvēks saprot, ko tad viņš īsti vēlas, īsti. Un tā patiesā vēlme ir tikai izaugsme. Vispārējais grib ēst, dzert, seksu, naudu, tur māju un tā tālāk. Tas ir saprotams lietas no tāda viedokļa, ka tas ir mantiskais, un tas dod to primāro, kā varētu teikt, drošības sajūtu. Un jā, tas ir aprakstīts, jā, tas ir zināms, bet to nevajag mēģināt piemānīt. Ja es gribu ēst, man vienkārši vajag paēst, un pēc tam to ej tālāk kaut ko darīt. Un tā tālāk. Tātad es teiktu tā, pamatā sevis izzināšanai vai sevis saprašanai ir daudz mīti par to, kā sevi saprast. Vajag vienkārši saprast, ka ir kaut kāda uzbūve, un šai uzbūvē ir 2 stāvokļi. Vai pozitīvais atalgojums, iekšējs. Iekšējs, tikai iekšējs gandarījums. Vai nav šis iekšējs gandarījums? Un te vajag saprast, ja mēs ar jums sākam spēlēt klavierus, loģiski, ka mums nebūs tas iekšējs gandarījums uzreiz. Tāpēc, ka tu nemāki, tu nezini. Jā, tur koordinācija, tur notis, un ja vēl solfedžo, tas ir vēl kaut kas tāds īpaši patīkams visiem, kas ar to nodarbojās. Tātad šajā visā pasākumā ir tas posms, kad tiek ielikts darbs, pamatīgs darbs. Viss atkarīgs no tā līmeņa, ko mēs vēlamies sasniegt. Bet tas gandarījums ir vienmēr par to, ka tu esi kaut ko iemācījies, kaut ko uzzinājis.
Un, ja mēs runājam vienkārši par kaut kādām garšvielām, ko mēs saņemam, citreiz arī vienkārši vajag aiziet padzert kafiju, vai teju, vai apēst kādu maizīti un tā tālāk. Tikai tāpēc, ka tajā maizītē, kafijā, tejā ir kaut kāds neliels garšvielas daudzums, ko mums nepieciešams uzlikt uz mēles. Un tas ir tāds interesants jautājums. Ko cilvēki vēlas, kad viņi dzer kafiju? Ko viņi vēlas, kad cilvēki dzer kafiju? Rūgtumiņu. Rūgtumiņu, jā. Dzīvē? Nē. Sajūtās, jā. Bet sajūtās rūgtumiņas, tas nozīmē, ka jūs dabūnat rūgtumiņu, tad jūs spilgtāk jūtat saldumiņu. Jo tas ir kontrasts. Protams. Un ja mēs tikai aizējam uz emocionālo kontrastu, es teikšu tā, uz ēdienu to var, uz jebkā fiziskā, var ļoti labi pastāstīt. Šodien mēs apēdām vienu maizīti, un tagad vajag kilogramu maizīti. Bija ļoti garšīgi. Jā, kāpēc kilogramu? Un tagad pierīties vajag. Pēc tam vajag dzert zāles, lai paiet labāk. Un tad pēc tam tev palika labāk, un atkal var pierīties. Kilogramu. Jā, un pēc tam tev ir liekais svars, un tālāk tu var patrenēties, tas to svaru noņem, un tagad vēl kaut kas. Un sanāk tā, ka tu tajās emocijās visu laiku tā kā dzīvo, viņas ir tepat tūp pie ķermeņa. Viņas viss ir labāk sajūtams, saprotams un tā tālāk. Bet emocijas ir tās, kas mūs arī, var teikt, nevis piemāna, bet emocijas pārvalda vai nu cilvēks, tātad cik lielu uguni ieslēgt, kad vāra kartupeļus. Jā, to tā kā tu izdomā, bet emocijas pārvalda vai nu cilvēks, vai? Vai emocijas pārvalda cilvēku. Jā, un ja emocijas pārvalda cilvēku, tad mums vajag skaļāku mūziku, treknāku ēdienu, es teikšu tā, tālāk tas aiziet uz izvērtībām. Man jau to vairs nevajag, bet lai citi redz, ka es varu. Un tas arī tu pieminēji kontrastu, jo šeit ir tā vēlme pēc kontrasta, salds skāps, salds rūks. Jā. Un tad kurā brīdī tu to kontrastu pārforsē? Tad, kad emocijas pārvalda cilvēku? Ja es teikšu par tādām sajūtām, tad ļoti spilgta gaisma, sāpes acīs, ļoti spilgta skaņa, sāpes ausīs, ļoti spilgta garša, sāpe mutē. Un kas tas ir? Pipars. Jā. Tāpēc arī ir tāds teiciens, gribas kaut ko tādu asāk. Un tad viens tāds brīdinājums var dabūt nazi pakaļ. Tas arī ir asāks, jā. Saprotiet. Jā. Tāpēc emocionālais, viņš no vienas puses ir tas patiesais, tā patiesā emocija, kura mums arī ir. Viņa mums ir, cilvēkiem ir emocionalitāte, un tā ir tāda cilvēka. Nē, tā ir vienkārši reakcija. Es radatiņu ieduršu, būs reakcija. Kaķim ieduršu, arī būs reakcija. Tā saucamā emocija. Vienkārši reakcija uz apkārtējo pasauli. Sajūtas. Pieņemsim, es ieduru radatiņu, bet teicu, es neduršu radatiņu. Viņš man piemānīja. Un sajūtas tāda vīlšanās, un tālāk kādas emocijas nāks. Maita tāds. Piemēram. Kaut kas tam līdzīgs, ja? Ja mēs tam pašam kaķim iedus, viņš aizies piešķirās tavu korpus. Par to, jā. Un tā kā tam kaķim būs lielāks, tas saucamais emocionālais intelekts šajā gadījumā, viņš varēs izvērsties smaržīgāk. Viņš būs radošāks, jā. Ne, viņš nav radošāks, viņš vienkārši ir smaržīgāks. Jā. Kā neaiziet tajā, ka emocijas vada? Tikai apzinoties to, ka tu esi cilvēks, tas ir pirmais, un tālāk domāšana. Ar to arī sarežģītāk. Jā, ejam tālāk. Jā, bet kamēr šito līmeni nesasniegsi vai neapgūsi, tālāk arī nekur netiks. Tas tāds interesants moments. Tāpēc arī jāsaprot, ka emocijas ir dzīves enerģija, viena no dzīves enerģijām. Un jautājums tāds, vai viņu izķērnāt, vai tomēr pārvaldīt? Jo tagad tu viņu pārvaldi, tu viņu spēj no tā ir rezultāts, tu viņu var pārvaldi resursu, un tad aiziet resursā. Jā, un tad ir jautājums, kur būs tās spilgtums.
Un spilgtums būs nevis ārējā emocionāli. Spilgtums sāks parādīties iekšējā stāvokļa maiņā. Tas ir aptuveni tad, kad jūs kaut ko neprotat, un pēkšņi jums sanāk. Jūs redzat, ka jums sanācis pirmo reizi izdarīt kaut ko tik kvalitatīvu, kā jūs tiecāties. Un ārēji jūs redzat šo kvalitāti, loģiski, a iekšēji ir tāda sajūta, ka pa visu ķermeni ir siltums. Un tagad jūs saprotat, kur ir tas sākotnējais stāvoklis, no kura var startēt augstāk, tātad šeit sākotnējais, kurš ir sasniegts, un tas ir tas sevis pilnības stāvoklis. Jā, bet tas ir tāda arī ķermenī apzināšanās, kur tas ir, un tad kaut ko tu izdari, jo bieži vien cilvēki pat nefiksē, kaut ko tev un arī to savu stāvoklis, tu vienkārši vēro, redzi. Jā, bet stāvoklis ir, pieņemsim, emocionāls stāvoklis, mēs sakam, sajūtu stāvoklis vai sajūtu līmenis, tas nemaņu orgānu darbību, bet kopējo sajūtu. Domāšanas stabilitātes līmenis un tāds domāšanas stabilitātes stāvoklis. Tas ir ļoti vienkārši. Ja mēs ar jums tagad aiziet pie kaut kādiem tur neirofiziologiem un sāktu kaut ko stāstīt par neirofizioloģiju, viņi tā pasmaidīt, un tālāk viņi sāktu savu valodu, un mēs pēc 5 minūtēm jau justos diezgan blondi. Tur tikai var māt ar galvu, jo viņš zina, ko viņš runā. Jā, bet tur vajag klusēt gudri. Jā, tur jāklusē un lai izskatās. Nē, jāklusē gudri. Vienmēr jāsaka, jā, un kā jūs šito niansīt, tas aprakstat, tas nozīmē, ka vajag parādīt, ka tu arī saproti, ka tur kaut kas vēl ir. Tieši tā, kur vēl var paskaidrot. Jā, un tad ir interesanti. Viņš pastāstīs ļoti daudz ko interesanti. Tāpēc arī šeit, ja mēs runājam par tādu izglītošanu, izzināšanu sevis, tā sevis sajūta jau patiesībā rodas tad, kad tu sāc darīt tikai to, kas raksturīgs tieši tev. Un, ja es runāju par savu dzīvi, es esmu daudz ko darījis, vispār daudz ko darījis. Un vienreiz viena sieviete kaut ko stāsta, un saka, jā, es tur arī biju, vai es to arī darīju. Un pēc kāda laika viņa saka, Rolanda, varbūt jūs vēl par ķirurgu varat. Saka, jā, man bija tur jāizgriež ārā kaut kāds tāds gabaliņš cilvēkam palīdzēt. Es saku, nē, tas taču nav iespējams. Un no tāda viedokļa, ka cilvēka dzīvē nevar būt visas pieredzes. Par ko cilvēki, piemēram, stāst. Jā. Bet šajā gadījumā es nelielos, visiem ir gluži tāda pat liela pieredze. Bet tā patiesais stāvoklis, tas īstais stāvoklis ir tikai tad, kad tu jūti to iekšējo gandarījumu. Es citreiz saku, tas ir tas, ko jūs nevarat nedarīt. Tā kā viņi arī var teikt kā vilkumi. Aptuveni. Tāda iekšējā. Jā, tā ir iekšējā. Es citreiz saku, gan līdzīga kaut kādai apsēstībai. Reizēm viņš ir tā kā apsēstība, vienkārši nevar nedarīt. Jā, tas ir nevar nedarīt, un tāpēc ir aptuveni tā, ja gadījumā man ir kāds atvaļinājums, kurā es nestrādāju, tad es strādāju ne tikai klātienē, bet es arī strādāju attālināti, jo ir dažādi veidi metodas, ar kuru palīdzību es to varu darīt, un pietiekoši efektīvi. Kaķiem, suņiem, maziem bērniem, kur man neredz, visiem palīdz. Visiem palīdz. Jā. Es no tāda viedokļa, kad man jautā, kad tu vienkārši ietekmē cilvēku ar savu to ārējo izskatu, es saku, jā, ja nebūtu visi tie dzīvnieciņi un mazi bērni, kuriem vispār uz mani izskatu, kaut kā tā, viņi pa telefonu pat neskatās tur tādā ziņā. Tāpēc, ja ir tāds liels attālums, kurā es neesmu strādājis, kaut gan man nav tā, ka es strādāju un man ir atpūta. Strādāju un atpūta. Man visu laiku ir strādāju, atpūta. Man tā kā nav tāds izceltais darbs. Un citreiz es pat nezinu kādu nedēļas dienu, es pēkšņi tur izēju uz ielas un saprotu, šodien darbdiena izrādās otrdien. Ja tas nekas, ka es līdz tam biju bez brīvdienām. Sestdien, svētdien, viss ir darbs iekšā. Man kaut kā tas netraucē. Jā, jo tā ir tā aizrautība, nodarbošanās un darbs, tas ir viss viens. Šajā gadījumā mūsu izpratnē darbs ir kaut kā tāda aptuveni kā verdzība. Jā, pienākums tāds. Jā, viņam ir tāda negatīva. Jā, tas tikai tāpēc, ka atkal vārda būtība nav pareizi saprast, bet darbs ir tas tikums, tas, ko mēs uzstrādājam iekšējo tikumu, un līdz ar to
kas mani veldzēja atpūtas momentos? Uzkrātais tikums. Ja tu darbu uztver kā tikumu, pat latviešu tradīcija, tautas dziesmā darbs kā tikums, tikai, redz, viņš pāriet tai otrā, ka tā ir verdzība un ka tev ir kalpošana un piespiedu kārtā, un darbs kā tikums, un tas ir tas prieks, ka tu tajā tādā veidā arī dzīvo. Galvenais jau ir tas, ka tad, kad mēs kaut ko zinām un kaut ko protam, tas ir darba rezultāts. Tad mums iekšā ir vienotība. Jā, jo tu jau zini un proti, ka tu esi kaut ko izdarījis, un tikai pēc tam tev ir zini un proti. Nu jā, bet tas ir tas būtiskais. Un tāpēc, tad, kad mēs runājam par sevi, jebkurā darbā mēs varam atrast tieši sevi. Un tas ir būt arī to iegūt ticību sev? Pagaidām tur ar ticību ir mazliet citādāk. Jā, ticība ir mazliet vēlāk. Vispirms ir darbība. Jā, vispirms ir darbība. Vienkārši izdara to, ko tev liek. Vienalga kartupeļus notīrīt vai plaukus noslēgt. Man tovam cilvēkam ir tāds teiciens, es daru vienkārši tāpēc, kad jādara un izdaru, un tad pēc tam skatīšos, kas ir. Nu, jo ir kaut kādas lietas. Un tad ir tas, ka tu no tās darīšanas, no tā darba, kas tev nāk priekšā, un tu izdari, tu iegūsi to pieredzi, un pēc tam ir tas gandarījums. Jā, starp citu resursi. Pagaidām mēs ne par sevi, bet par enerģijas resursiem. Paskaties savā dzīvoklī, savā mājā, un kur ir neskārtot plaukti, netīri trauki, mantas, kuras jūs nepielietojat, un tur visur ir jūsu laika resursi. Ja jūs esat noguruši, ejiet mazgājiet trauks, ejiet gludiniet veļu, ejiet kārtojiet plaukts, un jūs redzēsiet, kā jūs atgūstat spēkus, enerģiju. Viņā ir tas resurs, ko cilvēks pats ir ielicis. Un tad viņš viņu kārtojot tajos putekļos, un viņš kārtojot, tīrot, mazgājot, viņš jau kārto ko? Savas smadzenes. Jo viņš redz tur tā nekārtība. Viņš redz, ka tur tie trauki netīri. Un kur tie trauki netīri? Un tad ar to kārtošanu viņš sakārto savus smadzenes. Galvenais jautājums, ko cilvēki aizmirst sev uzdot, tas, ko es redzu, kur tas ir. Tas, ko es redzu, tātad jautājums, tas, ko es redzu, kur tas ir, viņš ir manās smadzenēs, vai viņš ir... Nu, it kā visi saka, jā, manās smadzenēs, bet tu esi tik riebīgi. Jā, tā viņi saka. Kāpēc tu nenomazgāji traukus, jā? Bet es redzu nemazgātus traukus. Jā. Arvāt sakot, kuram ir tā problēma? Tam, kurš redz, vai tam, kurš nav izdarījis? Ai, tālāk, tu ziniet, kāda schēma aizies. Uzreiz tādu. Es saku, nē, šeit arī viss ļoti viltīgi. Tikai tāpēc, ka es citreiz cilvēkiem saku, nu, ja man lekcija kaut kāda, un cilvēks sāk tur uzbudināties, nu, tā kā es tāpat jāstāvu zinu, ko viņš tur saka, un tā tālāk. Es saku, klausieties, mīļie. Es varu būt tāds, kad jūs mēlaties man redzēt. Gribat redzēt manī netiklu cilvēku? Nu, nav nekāda problēma. Gribat redzēt šito. Nu, var teikt tā palaistu, kas ir televīzijā vai filmā vai scēnā, viņa nav palaistu. Jā, tas ir tas, ko tu redzi. Nē, viņa spēlē šo lomu. Tas, ko tu redzi, tas vēl interesantāk. Jo katrs to palaistu redz savādāk. Pat nepalaistu. 99% cilvēki grib to palaistu. Viņi grib redzēt. Nē, viņi grib viņu. Labi. Kāpēc? Tāpēc, ka uz viņas fona es esmu svētais. Balts. Jā. Varbūt tas taču ir tik smieklīgi. Jo tu uz otru pacelies. Nu, tas ir tā domāšana. It kā. It kā, jā. Un ziniet, mūs nebojā tas, kas nāk mūsos iekšā. Mūs bojā tas, kas nāk no mums ārā. Jā. Un tas ir... Kas nāk no mums ārā? Tas, kas mūs smadzenīs. Bet tu taču esi pateicis vienreiz, otrreiz, tas ierakstās tavās smadzenēs, ko jūs pateicis. Un pēc tam vēl pakaļ tiem vārdiem jāskarien pa pasauli jāvāķi. Tā taču tava enerģija. Saprotiet, jums tagad labi, ka tie telefoni nav dzīvi, viņi citādi uzsprāgt no viss šīs informācijas. Nu, tas, kas ar viņiem ir. Nu, ir tas teiciens, no rīta atver acis un aizver muti. Aizslēdz muti. Ziniet kā, atkal no... Atver sirdi, aizslēdz muti. No. Arī labi. No pētījumu. Tāda pētījums dod mums kaut kādu priekšstatu,
par patieso un, nu, teiksim tā, vēl nepatieso. Un tad, kad mēs pamostamies, nu, tikko mēs esam pamodušies, 10 sekundžu ietvaros mēs esam patiesība. Tad, kad mēs pamostamies 10 sekundžu ietvaros, mēs esam 10 sekundes. Tikai. Un pēc tam sākās... Un tālāk es uzvelku, ko sev drēbes vīrs, vai darbinieks, vai tēvs, vai tur man vajag paēst, brokastis, kāpēc brokas nav, klausies, kāpēc brokas nav gatavs? Pašam jau to. Jā, nu tad ir otra, jā. Rekā tās sievietes riebīgas, tādas viņas visas ir. Tu nevar pagatavot. Un tur sākās, tu jau uzvelc virsū to jau. Jā, bet kamēr tu tur biji patiesies tajā pēc tā miega, ko tu gribēji patiesībā? Tu gribēji ieelpot dzīves elpu, un to saprot cilvēks, kurš dzīvo katru dienu kā pēdējo. Nu, tie, kuriem ir smagas slimības un kuri nezinu, vai viņi pamodīsies no rīta. Un arī pieauguši cilvēki, tiešām pieauguši gan apziņā, gan domāšanā, vai kā viena vecmā viņa teica savai mazmeitiņai, es lieku šito tīro to naktskreklu blakus sev, jo citādi, ja gadījumā Dievs man pasauks pie sevis panākt, kā es būšu netīrā naktskreklā. Tas tāds, jā, bet tas tāds tīri sievišķīgs moments. Tas ir, jā. Bet skaisti, pareizi. Tad tīrs grib aiziet. Jā, pilnīgi pareizi. Tāpēc arī tās sevis, kā sevi atpazīt. Nu, protams, ka tā ir tā iekšējā dopamīna vai iekšējā gandarījuma sajūta. Bet jo mazāk mums būs tās vietas, uz kurām mēs skatāmies kā nekārtība, jo tuvāk mēs esam sev. Jo tā visa nekārtība patiesībā ir tas, kā mēs to redzam. Jo vienam tā ir nekārtība, citam nav. Nu jā, tas ir, šajā gadījumā ir ļoti vienkārši, ja cilvēks dzīvo tādā pavisam nabadzīgā vidē, kur ir varbūt tikai viens krekls un vienas bikses un varbūt pat rokas nemazgā. Tad viņam nav tāds iedziens kā nemazgātas rokas. Jā, viņš to nelieto. Jā, ja viņš vienreiz nomazgā rokas, viņš var tālāk tiekties pie tām mazgātām rokām. Var turpināt dzīvot nemazgātās rokas. Šis fiziskais piemērs, tieši fiziskais piemērs, viņš ir gan fizisks, gan tēlains. Jo kas ir netīrumi? Nepatiesas vai nepilnīgas zināšanas. Nepatiesas tas nozīmē, ka nav kaut kas pārbaudīts. Nu, kāds blogeris vai kāds kaut ko teicis, un tagad es to arī saku. Nu, tā nav patiesība. Pat ja blogeris teica patiesību, tā nav patiesība tikai tāpēc, ka tu neesi pārbaudījis to. Tad, kad tu to pārbaudi, tad veidojas to, ko mēs sakam, teorija praksi un salīdzinājums. Nu, tas ir tas, ko tu pats un kas tev pašam arī, vai arī no kāda tu uzzini, jā, mācības. Tāpēc arī, pieņemsim, es kaut ko pasaku šobrīd. Nu, labi. Pēc tam mēs tur kaut ko pieliksim. Jā. Un tas, ko, tās nepatiesās zināšanas, pat kurās ir patiesība, es tagad nesaku par tām, kuras ir liekulīgas. Ja mēs nepārbaudam, tad mēs atkal nesaprotam. Jā, tu uzzini kaut ko, tu pats viņu pārbaudi. Noteikti. Jā. Citādi nav iespējams. Bet šajā gadījumā nevajag apdedzināt tā roku vai pārbaudīt. Vai pārbaudīt vai ugunskārs. Jā, šeit ir pietiekoši daudz pierādījumu, kā var paņemt vienkārši ādu, vai mākslīgo vai dabīgo, un uzlikt glūdekli. Loģiski, ka viņi sabojāsies. Līdz ar to tu vari izsecināt, ka cilvēka āda arī sabojāsies. Var arī pietiekoši daudz jau zināmu. Bet tas ir tas pirmais, jā, tāds. Un patiesās zināšanas ir tās, kuras pārbaudīs, un tās, kuras arī nevajag pierādīt. Kā aksiomu pieņemsim. Ir zinātnē tādi piemēri,
ka ir kaut kādi vienādojumi vai kaut kāda teorija vai likums, kuru nevar pierādīt. Vienkārši viņš tāds ir. Viņš ir nodefinēts, Viņš ir nodefinēts, jā. Un tu redzi, ka viņš tiešām tā ir, bet tu nevari viņu aprakstīt. Labi. Ejam tālāk. Kur mēs varam zaudēt, kur mēs varam iegūt enerģiju? Un kur mēs viņu zaudējam? Nu, pirmkārt, es teicu plauktos. Plauktos. Tur ir daudz mūsu atstātās enerģijas. Jā, visur. Jā. Tālāk nevajadzīgās sarunas. Jā. Tur var tālāk baumās, klačās, apspriešanā, kā tu ar savu vīru dzīvo. Tas ir tie meiteņu stāsti. Kāda starpība? Kāda starpība? Tā ir vienkārši tāda, teiksim, ar vienu vārdu, tā ir klačošanās. Tur zaudē. Nākošais, kur zaudē cilvēks, bailēs, kaislēs, tur viņš arī zaudē. Tur tu ieej tā ļoti emocionāli. Jā. Un tas ir tur, kur emocijas valda. Jā. Viņas vada par tevi, nevis tu par emocijām. Jā, pilnīgi pareizi. Nu, arī sajūtas var valdīt pār, bet kaut gan virs tā ir domas. Tātad domas pārvalda mūsu sajūtas, un tagad es teikšu, tas, ko jūs jūtat, nav tas, ko jūs jūtat, bet tas, ko doma jums liek just. Kā tas ir? Es saku, es uzlikšu roku uz plecu, un jūs sajutīsiet mieru. Jā, un tad es domāju, un jūs uzreiz jūtu mieru un tā tālāk. Tāpēc, ja es arī lieku kādam roku uz plecu vai uz muguru vai vēl kaut ko, es saku, ko jūs jūtat? Viņi saka, neko nejūt. Nu, es saku, tad jūs esat līķis. Otrais uzdot jautājumu, ko jūs jūtat? Tas nozīmē, ka es pārorientēju cilvēku uz iekšējo vērotāju. Uz iekšējo vērotāju, ko tu vēro sevi? Tikko sākas vērotājs, tā uzreiz cilvēks sāk pārvaldīt sevi. Bet tas ir tāds tikai pirmais solis. Un ja es esmu kaut ko saprats, saku, forši, tātad pirmais gads būs apgūst to, ko tu esi tikko saprats. Ja cilvēks saka, es tagad esmu saprats, tagad es dzīvošu pareizi, es saku, nākamā rītā būs paģirs. Jā. Tikai tāpēc, ka tas, ko tikko saprat, tālāk jāiet. Jāapgūst tas, ka... Tas ir tas, ka tā darbošanās, tu vienkārši atkal to dari. Jā. Jo tad, kad tu aizēji, kaut kur izēji, piemēram, es vēroju sevi, tad es esmu tā kā, bet tad es, kaut kas man izsit, tad es braucu ar mašīnu, tad man tur, un es sen vairs tā kā neko nesaprotu. Jā, uzreiz jautājums, vai sievietes jau var saprast? Jautājums visām sievietēm. Jā, jautājums visām sievietēm. Tā ir pauze, kurās visas sievietes tagad var padomāt, vai sieviete var sevi saprast. Tas ir jautājums, vai vīrietis var sevi saprast tādā pašā veidā, vai sieviete? Jo sievietēm šķiet, ka viņi sev saprot, meklē sevi. Pagaid, saprot, meklē sevi, tas nozīmē, ka viņi sevi saprot. Nē, tad, kad viņi meklē, tad vēl nesaprot. Ja viņi sevi saprot, tad viņi ir vīrietis. Tas ir vīrietis sevi saprot? Vīrietis sevi saprot. Un sieviete? Nē. Un ko viņa dara? Jūt. Sievietes, viņas ir jūtošas, jā. Jautājums, ko var just? Var just, es teikšu tā, Dieva svētlēm, var just mēslus. Un tā kā ar to kaķīt. Tā ir tā izvēle. Un arī, kur ir divi resursi. Viens iet uz pasauli ar jušanu un sapratni. Tā ir vairāk kā sapratni, domzīme, paļāvība. Nevis tāda zos, es ļoti atvainojos. Nē. Tā ir ļoti vieda sieviete, kura sevi nesaprot, bet ir Dieva gādībā. Tas droši vien sievietēm būs tāds āķis, un par ko bišķiņa zem video varēs likt atsauc uz šo, kā ir ar šo sievieti saprot sevi vai nē. Galvenais, lai man tagad neapēda. Šeit. Mūsdienu realitāte ir vietas, kur es varu to brīvi izteikt. Un tā tālāk. Labi, tad par to enerģiju izgājumu jūtu. Jā, tad kur es varu iegūt? Kur tu vari iegūt? Radošā darbībā, un kad šī radošā darbība ir vajadzīga cilvēcei
Jo tad, kad viņi nes kādu labumu vai... Tas arī ir atslēgvārds labums. Tur es arī varu būt. Jā, tur arī gūst enerģiju. Jā, un tad, kad es gūstu labumu, tad es esmu savā plūsmā. Tikko es mēģinu gūt tikai materiālo labumu, tad, lai dabūtu materiālo labumu, man savs labums jādod pretī. Nu jā, jo tu vari dabūt tikai tik, cik tu esi iedevis. Ne, šajā gadījumā, ja man vajag 1 000 000 eiro, lai man ir kontā, man jādod tikpat daudz savas veselības. Nu, tas ir, jā, bet tad, kad tu dod, jā. Vislielākā enerģijas zuduma tāda vieta ir ņemšanās. Un tālāk ir ņemšanās pēc. Tā saucamā pašrefleksija. Tas ir arī viena tāda joma. Iedomājieties, ja tur vīrietis pašrefleksē. Es nezinu, vai man ar viņu gulēt vai negulēt. Nezinu, vai man šito mašīnu pirkt vai nepirkt. Tāda. Ķermeniski sajūta noteikti ļoti labi, ja tagad tā... Nē, briesmīgi. Nebija vai tad? Nē, nebija. Es vēl varu saprast, ka sieviete tā var. Jā, sieviete tā var, tikai tāpēc, ka tas nedara viņu kaut kādu nesmuku un tā tālāk. Es kā vīrietis varu pateikt, viss ir ļoti labi. Nopirksim tavu sarkanu mašīnu. Vai vienalga. Jā, tas nav kaut kāda rupjība vai nesmukums. Visā tajā var ieraudzīt smukumu tikai tad, ja mēs atkal vēršamies no labuma viedokļa. Ja mēs savstarpējās kaut kādās pretenzijās, tur arī atkal ir zudums. Tātad zūd vienmēr, kad nav iekšēja vienotība. Iegūstam vienmēr, kad ir iekšējā vienotība. Vienalga, ko mēs darām. Pat ja mēs darām aplamu lietu, kur mums nevajadzēja darīt, mēs viņu izdarījām. Bet iegūstot vienotību ar to aplamu lietu, es darīju, es lēmu, es tur kaut ko ieguvu, kaut ko zaudēju, bet tas viss ir mans. Un tu iegūsti to iekšējo. Un pēc tam tu saproti, ko nevajadzēja darīt? Nē, stop. Ja tu saproti, tad vajadzēja visu darīt. Ja tu nesaproti, tu saki, šito nevajadzēja darīt. Un tu tālāk ej uz jaunu riņķi, zaudējot vēl enerģiju. Un vēlreiz ej pa labumu? Bez labuma. Bet tu vēlreiz ej pa apli? Jā, un pēc tam būs vēl viens aplis. Jā, un tas jau ved uz ņemšanos. Kā bez tā? Tad mums vēl bija tāds jautājums, ir tās pozitīvā un negatīvā enerģija. Fizikā viņš ir pozitīvā un viņš ir apzīmēts kā lādiņš, kurš atgrožas. Kā ir ar šīm enerģijām, kā definē? Tātad. Jo cilvēkiem ir tāds, no tā nāk negatīvā enerģija, no tur tāds, tā mēdz teikt. Jā. Man atgādina manu sarunu ar vectētiņu. Man bija kādi 6 gadi, es atbraucu laukos pirmo reizi, un tur ir mēslu čupi. Es saku, ko šitie sūdi šeit dara? Jā. Viņš saka, tie nav sūdi, tie ir mēsli. Saka, tik un tā sūdi. Tātad pēc manas prātiņa, bērna prātiņa. Jā. Negatīvā enerģija, kas? Mēsli. Jā. Mēsli, kuri patiesībā nav negatīvi. Jo enerģija jau kā tāda nav. Un tad, kad mēs runājam par enerģiju, es saku, stop, sāksim no sākuma. Jā. Pirms jūs pieskaraties pie enerģijas, kādā kvalitātē viņi ir. Un viņi nav nekāda kvalitāte. Jo viņi vienkārši enerģija kā enerģija. Ja mēs griežamies pie kvantu fizikas, tad, lai būtu ātoms, mums vajadzīgs protons un elektrons. Un tas ir ūdeņradis. Pēc tam protons, neitrons, elektrons. Un tā tālāk. Un viss. Un šeit savstarpējā šī lādiņu darbība veido elektromagnētisko lauku, pateicoties kuram mūsu šūnas visas ir kopā. Jā. Tāpēc šeit nevar nosaukt pozitīvo un negatīvo kā fizikā. Viņš ir apzīmēts. Tas ir lādiņa apzīmējums. Vienkārši mēs esam pieņēmuši, ka tas ir negatīvi
uzlādēta daļiņa. Tā ir pozitīva. Pēc raksturīgām īpašībām. Pozitīvais ir, kas sevi saliek kopā, un pieņemsim magnēts. Tas ir tas saucamais pozitīvais. Lauks, kas veidojas no elektroniem. Un pateicoties tam elektromagnētiskam laukam, mēs nesadegam saules staros, mūsu ķermenis ir tāds, kāds viņš ir, visapkārtējā pasaule tāda, kāda viņa ir, un arī visums. Viņš arī ir elektromagnētisks. Tagad mēs pieejam pie vārda enerģija. Līdz mēs viņai pieskaramies, viņai nav nekāda kvalitāte. Vienkārši tā ir tīra enerģija. Tīra, tas nozīmē, ka viņai nav ielikt nekādā formā. Tagad mēs uztaisam ābolu no šīs enerģijas. Vai ābelu no šīs enerģijas. Nu tāda, ziniet, kaut kāda līdzība Dievam. Nu, rekur beidzot, jūs saprotat, ko nozīmē līdzība Dievam. Pienāk pie enerģijas kaut kādu, nu kā pie māla, un uztaisīt no māla kaut ko. Un tagad no attieksmes ir atkarīgs, kas būs ar šo enerģiju. Vai viņi ir pozitīvi vai negatīvi, tas ir nodefinēts. Jā. Un saprotiet. Jo viņš jau pēc būtības nemainās. Nē. Jo viņš jau bija. Tas ir viens un tas pats, viena tā pat darbības forma, kuru viens nosauc par pozitīvu, otrs nosauc par negatīvu. Pieņemsim, tas ir tā mūsdienu, tā tradicija, varētu teikt, sociālā sarunā. Paņemt pretējo dzimumu pie dibena. Ko mēs agrāk vienkārši teicam, paņems tev pie pakaļas. Ja? Tā ir vardarbība, vai tas uzmākšanās, un šeit gadījumā atkal tas ir vērsts tikai uz vīriešiem. Ja sieviete pienāk pie vīriešiem, tā izdara, tas kā nav uzmācība, pareizi? Nē, tūlīt būs šitas, ka tagad neskaties uz mani tā, tu mani pazemo ar savu skatu, ja? Šitas, ārprātība, ja? Tāpēc vienkārši šāda veida kustība, pozitīva vai negatīva. Un tas ir no tā ir vienkārši, jā, un tā arī būs priekš tevis, nevis viņa tāda būs. Jā, viņa ir priekš cilvēka, kā viņš viņu nosauc. Jā, un kamēr tu nenosauks pareizi, viņa būs vienmēr priekš tevis negatīva. Tāpēc viss negatīvisms, kas ir, viņš ir saistīts ar to, ka cilvēki nosauc lietas ne savos vārdos. Un tad atkal mēs atgriežamies pie vārdu. Jā, bet tad atkal ir cilvēks, un tagad uztaisīsim tādu tēlu, kurā iekšā ir iestūķēts visādas formas. Jā. Un tālāk kas ir? Un viņš caur šitām formām skatās uz ārējo pasauli. Viņš caur viņām redz, caur tiem visiem, kas ir uzlikti. Jā, un tālāk ir normas. Normas, kuras mēs paši esam izdomājuši. Labi, vīrietis uz tevi skatās, es teikšu tā, kārojot. Tu tiešām pārliecināti, ka viņš to dara? Vai vienkārši viņam slikti redz? Jā, varbūt ir slikti redz, bet jautājums, kā es to redzu? Jā, un tālāk no tā... Tu vari pārprast, tu vari nesaprast, tu vari kaut kā... Ne, tu vienkārši piedefinē tam vīrietim, ka viņš tevi grib. Viņš vispār varbūt ir... Viņam ir pilnīgi... Vispār, jā, viņš ginekologs. Jā. Viņam tas ir darbs. Atkal kārtējais darbs. Ja tā ņem. Saprotiet, tāpēc arī ir tā negatīvā veidojas, ja mēs tagad saucam... Jo mums ļoti daudz sabiedrībā ir tā negatīvā. Bet to veido cilvēks ar savu attieksmi, ar to, ka viņš vienoto sadala uz divām daļām. Un ja sadala uz divām daļām, loģiski, ka būs pozitīvā daļa un negatīvā. Pozitīvā būs tā, ko viņš saprot, negatīvā, ko viņš nesaprot, bet viņš nesaka, ka viņš nesaprot. Viņš saka, ka tā ir negatīvā. Tā ir slikta. Jā, un tālāk kas notiek? Tālāk pozitīvais sadalās uz divām daļām, un negatīvais arī uz divām daļām. Un negatīvais sastāvies no pozitīvā negatīvā, pozitīvais no pozitīvā negatīvā. Un to, ko es tagad parādīju, fizikā sauc par dihotomiju vai sadalīšanos, anatomijā to sauc par pūšanu. Un tālāk tā ir onkoloģija. Jā. Un tad, tāda varētu teikt, no domāšanas viedokļa onkoloģija sāks tad, kad cilvēks vienotu kaut ko sadala uz divām
pretējām daļām. Jo tas atkal pēc definīcijas sadalās. Viņš nevar apstāties. Jā, viņš visu laiku dalās. Jā, un ja kāds varbūt ir lasījis, man šķiet, Jāņa Siliņa grāmatu patiesības meklējumus, fiziķis, jā. Lielā patiesība. Vai, jā, lielo patiesību meklējumus. Jā. Un tur ir uzzīmēt tāda schēma, kā filozofiski aprakstīta fiziskās darbības, un šī dihotomija gala rezultātā ved pie hausa, bet nevis pirmatnējā hausa, bet pie tā hausa, kuru ārsts pie jums skatās, viņš saka, es nezinu, kurā vietā jums špricēt, jums nav neviena vieta dzīve. Jā, jo tur ir pilnīgs hauss. Jā, hauss šajā gadījumā tā ir kārtības pazaudēšana, bet ir arī pirmatnējais hauss. Tas ir tāds stāvoklis, kad enerģija nav nekādā formā vēl. Un tāpēc arī ir tā, ka visu negatīvu patiesībā cilvēks veido vai nu pats, vai tāpēc, ka viņš atdevis sevi pārvaldīt kaut kādām vecām tradīcijām, veciem ieskatiem, visam vecam. Sabiedrības uzstādījumi. Vienalga kādam vecam. Un ja man kāds tagad iebildīs, taču mūsdienīgās šitās tradīcijas, kas tagad ievieš, un tur viss, ko es saku, stop. Aizbrauciet uz Pompejām, un jūs redzēsiet visu, kas tur bijis. Vai palasiet par Sodomu un Gomoru. Viss tur ir viens un tas pats. Tas nav nekas jauns, tas ir bijis vienmēr. Un ja jūs to izceļat kā kaut ko jaunu, tad, diemžēl, jūs nelasat vēsturi. Diemžēl, bet tā taču atkal izglītība. Pirmais izglītība. 1. septembris, ar ko mēs arī sākām. Mēs esam jau 45 minūtes, man vēl ir mazliet, mēs izglītība un vēl ir novērotājs. Tā kā tas ir, tu vēro iekšā, ir tas vērotājs, kur tu sevi esi. Un ir tas fiziķu pētījums, ka daļiņas kustās, un tad, kad tajā brīdī, kad novērotājs viņas vēro, viņas kustās citādāk. Jā, šeit aptuveni tā. Mums ir, pateicoties zinātnes attīstībai, ir nodefinēti 3 vērotāju tipi. Jā. Pirmais vērotāju tips ir objektīvais vērotājs. Dekarts kādreiz aprakstīja, tas franču filozofs, matemātiķis, biologs, viņš aprakstīja, ka cilvēka viedoklis var būt objektīvs. Tas nozīmē, ka apziņa ir atsevišķa no cilvēka. Jā. Tad, kad ienāca kvantu fizika, tad kvantu fizika pateica, ka eksperimenta rezultāts ir atkarīgs no tā, ko grib redzēt vērotājs. Tātad tas, ko mēs vērojam, ir atkarīgs no tā, kā mēs vērojam, ko mēs vēlamies ieraudzīt, kādā stāvoklī un tā tālāk. Un tas ir tas otrais vērotājs. Un tas, ja šo vismaz apgūst, tas ir, var teikt, apgaismības līmenis, tikai tāpēc, ka vērojot to pašu sievieti, vai vērojot to pašu vīrieti, vai savas attiecības ar vīriešiem un sievietēm un bērniem un tā tālāk, vērojot, to, ko tu vēlies redzēt, to arī tu izcel priekš sevis. Un tālāk jautājums, ko tad izcel? Jā, ko tev izcel? Jā, un to arī dabūs rezultātā, bet tas dzīvos arī tevī. Un trešais tips vērotājs, tas teiksim tā vērotājs, tā augstākā pakāpe. Un ja kāds man pateiks, ka viņš šajā augstākā pakāpē, es pateikšu, nevajag sev pārmērīgi lielu slodzi veidot. To sauc par totālo vērotāju. Šis ir visatbildīgākais. Tas, ko tu vēro, tu ieraksti pasaulē. Tu arī ar savu vērojumu tu ieraksti. Un tāpēc es teiktu, šis vērotājs viszemākais līmenis ir patiesā mīlestība. Tāpēc viņš nekad neredzēs neko citu, kā tikai patieso mīlestību, un to arī ierakstīs. Nē, protams, ka viņš redzēs, ka rokas vajag nomazgāt. Jo viņš redzēs arī to, kas varbūt fizisko viņš redzēs. Bet tas nebūs tas, ko viņš ierakstīs. Jā, tas ir tas, ko viņš neierakstīs. Un šajā gadījumā
Ir atšķirība redzējumā. Vīrietis, jā, viņš var jebkurā mirklī tā kā izlekt uz turieni. Izlekt, tas nenozīmē, ka viņš tur ir stabili. A sieviete var iziet šajā stāvoklī caur tikai iekšējo tikumu. Tādu iekšējo tīrību. Tas vispār nav saistīts ar psiholoģiju. Tas būs kaut kā attēlots psiholoģijā. Bet tā ir tā sievietes patiesība vai patiesā sievietes daba, uz kuru tiešām, ja mēs runājam par to, uz ko var skatīties un nekārot. Mēs esam 50 minūtes ēterā, mēs esam brīnišķīgi tā kā šajā sadaļā aizgājuši, izrunājuši gan par tikumu un arī šo te vērotāju, kas tas, ko viņš vēro ar mīlestību. Un to arī ieraksta. Un par vīriešu un sieviešu tā kā, vai ir vēl kaut kas, par ko tu gribētu pateikt? Es domāju, ka ir pietiekoši daudz, ko es esmu pateicis, lai būtu ko apstrādāt. Vienīgais, tur ir 1. septembris, skola, pienākumi un tā tālāk. Ja jūs vēlaties kādam bērnam, kāds vēlas savam bērnam pateikt, kāpēc viņam ir jāmācās, pirmkārt saprotiet, kāpēc jūs mācījāties. Otrkārt, saprotiet, kāpēc jūs ejat uz darbu. Un bērnam nav saprotam tas, ka jāiet uz darbu naudu pelnīt. Jo viņā ir dzīvība, patiesā dzīvība. Viņš negrib to patieso dzīvību pārdot. Viņš to nevar aprakstīt. Apmainīt uz naudu. Jā, pilnīgi pareizi. Un tāpēc, ja viņš redzēs, ka jūs nākat mājās gandarīt, un ka jūs nelasat morāli, tieši morāli nelasat, tad pēkšņi bērns gribēs būt par sevi. Un man ļoti bieži sanāk runāt tieši ar vecākiem, nemaitājiet savus talantīgos bērnus. Netraucējiet viņiem, bet, lai jūs netraucējat, dariet to, kas jums jādara. Dzīvojiet savu dzīvi pilnīgi. Priecājieties par to darbu, kur jūs darat. Ja jums nepatīk, nomainiet. Vai atrodiet hobiju, kas jūs baros no tā paša dopamīna vai oksitocīna viedokļa. Citādi nav iespējams. Un ja es esmu īgnis, tad es saku tā, stop, Roland, ko tu neizdarīji no tā, ko tu gribēji šodien izdarīt. Un jo tas īgnums varbūt arī no kaut kāda, no tās atmiņas atnāk, tur jau diezgan, ir tādas smalkas lietas. Bet šeit es saku, mācieties sajust sevi no tāda viedokļa, ka vismaz klausaties vienu nedēļu, tas tāds normāls uzdevums. Vienu nedēļu dariet visu, ko jūs vēlaties, 5 eiro ietvarā. Tikai 5 eiro vienai dienai. Jūs varat izmantot 5 eiro, darīt to, ko jūs vēlaties. Un vienu nedēļu. 6, 5, 20 nedara, tikai 5, ne vairāk. Labi, ir mājasdarbi. Jā, ir veselē nedēļai mājasdarbs vecākiem. Ko darīt bērniem, sveiki, Ilutiņ. Ko darīt bērniem pirms skolas. Un mājasdarbs veselē nedēļai. Jā, un tagad iedomājieties, ka visu to, ko mēs runājām, jūs paskatāties, padomājiet, protams, ka tur pārbaudiet, un iedomājieties, ka jūs esat tāda zibatmiņa, kura ieliek visu informāciju sevi iekšā. Un ja viņa nav sakārtot, ko jūs stāstīsiet pasaulē? Tāpēc ir tāds teiciens, tu esi dzīvs līdz tam laikam, kamēr tev ir kaut kas interesants, ko stāstīt. Redz, Ilūta raksta, cik viedi vārdi, lai mākam to iekārtot savā ikdienā. Jā, lūdzu. Ilūtiņa, ar taviem vārdiem arī atvadamies. Paldies, kas mūs skatījās un kas mūs skatīsies arī vēlāk. Paldies Rolandam par sarunu. Paldies par uzlūgumu. Jā, vienmēr. Paldies Lailai par ierosinājumu šim. Un mēs noslēdzam, un es pieņemu, ka būs vēl kāda saruna. Ja? Tiksimies. Jā, paldies. Lai jauka diena un gatavošanās septembrim.